No dziesmu Daugavas saulē, pērkons, ja? Pērkons. Jā, pērkons saule Daugava. Un nevaru es atcerēties, kas ir tas, kas tumsā laistās. Kas tas ir, kas tumsā laistās? Uz kurām viņš ir komponējis slaveno dziesmu Daugavas saulē, pērkons, ja? Pērkons. Jā, pērkons saule Daugava. Un Jēzus nodziedās bez pavadījuma jūs tādu ļoti skaistu dziesmu veltību. Bet patiesībā dziesma. Esam atveduši jums tādu nelielu dāvaniņu. Mēs, kas šeit atrodamies, lielākā daļa esam Art and Heart tāda biedrība, un mums ir projekts No sirds uz dvēseli. Un šis projekts ir domāts tā, lai ir mākslinieki un ir cilvēki, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, ja? Un mākslinieki zīmē glezno gleznas, un viņi labprāt tās uzdāvā tiem cilvēkiem, kas atrodas sociālos centros, lai iepriecinātu viņus, ja? Un tāpēc ļoti daudz gleznas ir uzzīmējuši gan parasti mākslinieki, gan šogad pagājušā gada vasarā, visas vasaras gaitā Zvananieku mājās, Sandra jau laikam pastāstīja mazliet, ja vai ne, bērni zīmēja meistarklasēs gleznas tieši priekš jums. Un šīs meitenes, kas šeit atrodas, ir mākslinieces, ja, un vēl visas šeit nav atbraukušas, viņas vadīja meistarklases, un katru svētdienu savādākā tehnikā tika zīmēti šie darbiņi. Un bērni visi, diemžēl, nav atbraukuši šeit, tikai viena skaistākās meitenes, ja, no Zvananieku māju kopienas ir atbraukušas, lai tieši personīgi jums šos darbiņus uzdāvātu. Ja. Tāpēc tā doma ir tāda, ka, lai pateiktu, ka jūs neesiet aizmirsti, ka jūs esat svarīgi cilvēki. Ja. Jums katram ir savs mūžs, ja, un priekšā vēl tikai tik daudz skaistu dienu, ja, un lai šīs gleznas, kuras jūs pēc tam varēsiet izvēlēties, kura jums patiks, to mēs pieliksim jūsu istabiņā, piestiprināsim pie sienas. Ja? Paskatīsieties, kura glezna jūs uzrunā. Šeit ir bērnu rotaļlietas zīmētas uz zīda. Tā ir īpaša un sarežģīta tehnika. Ja? Tālāk vēl tādas, как еще не. А еще да, вот это тоже шел. Это тоже шел, да, вот это. Šis arī redzēs, ko Guns teica par tauriņiem, spārītes, tauriņas. Šeit arī uz zīda, redzēt, cik skaisti var uz zīda. Paldies, Indrīvai no Sirds šādi pasākumi svarīgi, tāpēc, kad ierodās, citi cilvēki, ir tāds pasākums, un šodien ir tāda čāla un saviesība tā kā izstādē, un viņiem tas ir tāds notikums, jo viena šeit pēc tā garlaicīgi, un viņi šeit ir diezgan slimi, un tieši tā bērnu māksla, tā enerģija, kas plūst no viņiem, tā ir cita nevis to, ko mēs gleznojam paši, tās karstas dzīves un priecīgas. Un daudz ir saprot teikšu, ka tas tā kā dod spēku tā? Viņiem tas ir tāds ilgtermiņa projekts sanāk, kad viņš pieliek pie sienas un atcerās to, šodienu, ja, vai arī, tas dod tā kā spēku ikdienai, tā prieku pamosties un savā istabā paskatīties uz to bildi. Biedrība, ja, mēs nodibinājām uztaisījām, un tad mums sāka ieslēgties ar vairāk mākslinieki klāt, un nevis vienkārši, kad tās gleznas tā kā margot kaut kur tukšumā, ja, bet katrs mākslinieks, kad glezno šo gleznu.
Janīna, kāpēc jūs izvēlējāties lācīti? Nu, man mīļi. Tādi lācīši mīļā. Jā? Ziniet, kas viņu ir gleznojusi? Viņu gleznojusi ir Marta. Martai 3 gadiņi. 3 gadiņu meitenītē. Redziet, viņi jums kādu skaistu dāvanu uzdāvāja. Kā bērniņa tā glezno un skaistījā. Jā. Kā jums patīk savs darbs, ko jūs uzgleznājāt? Ļoti skaisti, pareizi. Skolotāji bija labi, jā? Mācīja visu, kā jādara? Skolotāji labi mums bija, visu parādīja, un paskaties, cik skaisti putniņi mums lido. Nu, re, nu.